Čau jaukā svētdienā, kad mēs aizdīsim uz spēli lielākā sporta parkā kā mājinieki pret RFS 2 komandu. Ir tēvadiena un likās, ka mums būs priecēs mūsu Mikls Frišvelds, bet viņam ir šās tēvadienas koncerts Valmierā ievilcies bišķīt, un viņš neuz kavē. Mums ir paaugstinās stresa līmenis. Viss kārtībā, Mikls ir klāts. PPK! Šodien gaida uzvara! Šodien gaida uzvara! Mēs Zinām! ka futbols ir ciešanas! Mēs zinām, ka futbols ir ciešanas! Bet uzvar tie, kas nepadodas! Bet uzvar tie, kas nepadodas! Un sākumu visi labi sarā! Līvon PPK! Līvon PPK! Mūs gaida uzvara! Mūs gaida uzvara! Spēles 56. minūtē. Vārtus Līvon PPK komandas labā gūst Vīrs ar 97. numuru Rudolfs! Paldies, Emīl! 2-1! Pirmo reizi vēsturē izvirves vadībā pret RFS 2! Ir gols! Niklaus Reimanis, 2-1! Līdz šim esam spēlējuši pret RFS 2 3 reizes. 2 reizes zaudējām ar 2-1 un vienreiz ar 1-0 mums uzvarēja RFS 2. Pirmo reizi mēs esam vadībā ar 2-1 pret RFS 2. Nu, vēl jāspēlē ir 13 minūtes, 15 minūtes. Ir 2-1 uzvaru. Pirmo reizi mūsu īsajā Līvon PPK mūžā uzvaram RFS. Esi priecīgs! Es arī. Vienamēs, Zintaram bija ielūgums uz lielajiem basketbola mačiem fināla dienas šodien. Jā. Viņš ir šeit, tēvdienā. Es biju šeit. Jo futbols vispirms. Tieši tā. Basketbols pēc tam. Vēsture pirmo reizi vinējām RFS 2. Dominika, man te pāris jautājumi. Kā tu iet spēr? Man? Normāli. Kas tev šodien par dienu tāda īpaša? Šodien dzimšanas diena. Dzimšanas diena, cik paliek? 18. Kruta, klausies. Kāpēc tu sāki ar futbolu nodarboties? Vai tu atceries? Jā, jau Braškā spēlēju. Un vecāki paprasīja. Es gribu aiziet futbolās, pateicu, ka jā. Tā arī sākās. Tev bija citi varianti, kaut kāds cits sporta veids varbūt? Protams, ka nē. Es negribēju citu sporta veidu. Es jau no gadiņā ar Brašku spēlēju. Nu kā spēlēju, viņš man sita, bet nu, tāda bija mūsu spēlēšana. Vai jūs bijāt tādi pagalma futbolisti, kas laik pagalmā gāja arī spēlēt? Jā, zin kā, mums pagalmā, mums bija diezgan labs pagalms. Mums pagalmā dzīvoja Grabovskis Kristaps. Zini, kas ir Grabovskis Kristaps? Tas tam ārpus sanāk? Nu jā, viņš man pretī dzīvoja. Mēs jau Tīrēnē dzīvojām, tur gāja Grabovskis, Daņiks, es, Grabovska Bračka arī dažreiz, un vēl kaut kādi čuvaki. Un vēl Cauņa, kad Cauņa vēl spēlēja. Tu zini, kur viņš spēlēja? Jā. Kad viņš vēl tur spēlēja, viņš brauca, nezinu, vasaru atpūsties, vienkārši Latvijā atpūsties. Un tad arī pāris reizītes esmu ar viņu uzspēlējuši. Tur mums, zini, kā tās bija izdomāts laukums. Stāvēja vārti un vienkārši zāle. Klausies, tev kaut kāda spilgtāka atmiņa no bērnu turnīriem vai kad tu trenējies? Tieši no bērnu turnīriem? Nu, vai arī tad, kad tu trenējies kā bērns, jaunietis? Tā kā pusaudzes 2 gadu atpakaļ skaitās? Nu jā, kas tev atmiņa? Es nezinu, kad izlasē izsauc, kad uzvarēja Baltijas līgu ar metu. Es nezinu, vairākas tās atmiņas. Mēs 5 reizes pēc kārtas uzvarējām Baltijas čempi.
Sazinu, vairākas atmiņas. Kā es tur vēl, sazinu, ar šitiku kapājos 8 gados. Visu atceros. Visi momenti ir forši. Nevar, zin kā, nav tas pilgtākais. Tev futbols vairāk bijis prieks, nevis ciešanas, jā? Gan ciešanas, gan prieks. Ciešanas sākās kopš atnāci uz Līvona PPK, jā? Nē. Ciešanas bija visu laiku, es visu laiku spēlēju pirmajā sastāvā un tā tālāk. Uz kādu brīži es spēlēju otrajā sastāvā, bija tāds drusku tāds, masiņa man bija tāda forša un baigi neskatījās uz manīm. Nezinu, vai var teikt. Liekas, ģirds, līdz kādiem 16 gadiem nezināju, kā mani sauc. Atnāca tikai itāļu treneris, tikai pēc tā laika, kad man sāka izsaukt kaut kur, gan jau, ka viņš uzzināja manu vārdu. Ok, un kā tu nokļuvi Līvona PPK, kad es izlēmu nākt pie brāļa? Godīgi teikt, es savu pirms gada prasīju šeit. Baigi negribējās kancē palikt. Dažādu apstākļu dēļ. Bet šogad viss sanāca, brašķi uzrakstīja Žigam vai Mārim. Un tad man paņēma uz testiem. Sākumā gan nespēlēju sākuma sastāvā. Pirmo spēli pavadīju kopā ar faniem tribīnēs. Es atceros to spēli. Tu neizskaties laimīgs, kad nebija pieteikumā. Kāda bija to reakcija? Tu biji drošs par sevi, ja? Ka tev jābūt? Zini kā, es nebiju drošs, jo nebiju pārliecināts sevī. Bija problēma tāda, ka pagājušajā gads man visu sabojāja. Es tur pats biju vainīgs, gan nevar neko pārmest trenerim, viņš darīja to, kas viņam bija vajadzīgs kaut. Mums nesanāca tās vienkārši attiecības, varbūt diemžēl. Kuru treneri? Ar Gobu. Vienkārši nesanāca, tur pats gan bija vainīgs. Tur vajadzēja nedaudz citu, kā pateikt, tā kā piegāju. Jā, un tad nebija pārliecināts, atnāca uz PPK kaut kas. Nezinu, man nepatīk tas ziemas periods, kad ir augsti. Negribas baigi neskriet, nevienu tur apvest, un varbūt uz tā fona arī netiku. Sākuma sastāvā, bet sāku trenēties, un tad viss sanāca. Ok, un pēdējais pastāst par sevi ārpus futbola. Ar ko tu nodarbojies? Vai tu mācies, vai strādā kaut kur? Es gan mācos. Es mācos skolā 12. klasē. Pavasaru man bija 2 darbi. Depo un tad referī. Vēl joprojām esmu tiesnesis. Tu esi arī tā kā depo pārdevēs konsultants? Jā, pārdevēs praktikants. Tas ir tas pats. Kurā depo tev var satikt? Vairs nevar. Bet es domāju, varbūt atgriezties, nezinu, vai varēšu savienot ar skolu, jo tagad daudz mācības, eju uz vairākiem kursiem, lai gūtu to pieredzi? Ne jau pieredzi, bet praksi? Jā, vienkārši zināšanas kaut kādas. Tad jā, mācās skolā. Kas ar to tiesneša darbu? Tu ej tā kā profesionālā virzienā būt par tiesnesi? Zini kā? Vai tas ir tā? Tas ir... Tev futbolu pamaz ir? Futbolu gribētos vairāk. Es ceru, ka Māris un Jūrijs redzēs šo video. Un mums būs vairāk treniņu, kaut dažreiz tas nav atkarīgs no viņam, tas ir arī atkarīgs no komandas. Bet jā, gribētos vairāk treniņu. Bet tiesāšana, nezinu, vienkārši bija saprašana, ka ar vecāku naudu nepietiek. Gribas vairāk, gribas uz kaut ko uzkrāt. Tad aizgāju, iepatikās. Aizbraucu uz vairākiem turnīriem, kā Dobricova, piemēram. Un tad tur aprunājos ar vairākiem tiesnešiem. Kas nepatīk mūsu komandai. Mums visi patīk tiesneši. Ok. Tad man pēc tā brīža man bija saprašana, ka varbūt kaut kur gribas vairāk, kļūt par kaut ko nopietnāk nekā vienkārši U13 galvenais tiesnesis. Bet arī, nezinu, zini kā, visu laiku tā dīvaina sajūta, kad tu novērtē savu spēli pēc lāmu vārdu nopietnība, zini kā, kad pasaka, ka tu esi dalbījums vai tu esi riktīgais dalbījums. Tas tā kā ir tāda... Tev tā ir teikuši? Jā. Tu domā, Rīžiem tiesnesim nav nekad teikusi. Zini kā, man vēl nebija tās sliktākās situācijas, bet jā.
Klausies, un pēdējais, kad pienāks brīdis, kad tevi norīkos tiesāt Līvona PPK spēli, ko tu izvēlēsies tiesāt, vai tu... Nenorīkos. Nenorīkos, jo, ja es gribu tiesāt pirmo līgu, tad man ir jāpamet futbols. Tur ir tādi noteikumi. Tu nevari apvienot. Jo tev ir lai tiesāt pirmo līgu, tev ir jāiziet kā speciāla akadēmija, kur speciāli kursi, un tad tev iedot nākamo kvalifikāciju, un tad tikai pēc tā tev ļauj tiesāt pirmo līgu. Bet es negribu pamest futbolu. Man patīk Līvona PPK. Cerams, ka tu būsi pirmais Līvona PPK spēlētājs, ka mēs parakstīsim profesionālu līgumu un tev nebūs jāiet strādāt par tiesnesi. Kāpēc viņš pirmais? Ne, bet arī gribu, lai Renē un Ķoma. Galvenais bez viesturi. Tā delegācija vienkārši nevar bez muguras. Ko darīt? Cik tur nav variants savādāk? Īsumā mums kārtējā bumba pārlidoja pāri tur Daugavas pusē. Tur ir Niedris, tur ir Brikšņi, tur dzīvo Vinijas Pūks ar draugiem, ja? Un, es tā priecājos. Mums iedeva šādu te skaistu kombinzonu. Kas ir pozitīvais? Tie 39. izmēra zābaki. Tāds izmērs pēdai ir tikai 2 cilvēkiem šajā pasaulē. Jurijam un Mārim. Šitajā terpā vajadzēja pret marineriem vadīt spēli. Vēl šitā šis normāli, tu vari ieties sūdā iešā. Pēc bumbām. Šaus, kur tu tur esi? Tas tā kā, ka tu kleit ar... Ja tas bija tajā pusē, tad ejam labāk pats, no tās. Oi! Jāsāk ķemmēt, ne? No vienu galu. Tikai pabokst ar kāju, vai tur nav? Nē, tur dzīves tur nav, nu. Davai, šī laižos. Jāmēs, lai nav cauri. Principā jāmērķē kaut kur te, kur uz vārtu pusi arī te. Šis reģions arī varētu būt. Viena bumba ir, bingo. Jā, 4 bumbām būtu jābūt mūsējām vispār. Skats ir ļoti labs tāds meklētājs. Kaut kur Indonēzijas džungļos. Kamēr mēs meklējam bumbas, tikmēr vēl viena jau pāri. Tā. Kaut kur te pa vidu. Jā! Dārgākā pļāva. O, jā. Te kaut kur? Jā. Varbūt jāmet mirsmāļu. Vai lai māte var iet stogalu, vienkārši to malu noiet stogalu, mums ieraug kaut ko, un tur kāp jārā. Varbūt uzkāpt virsū vienkārši nejauši. Māri, kā savu komentārs? No iekšienes. Lētie džungļi. Ja gribās asas izjūtas, tad var netērēt lielu naudu un nebraukt uz džungļiem. Var tāpat atbraukt uz LNK, pastaigāt pa biezokņiem. Bet neko neatradām, jā? Nē, es cerams, ka nē, nekādas pikāņas neatrada. Mačeti tikai jāpaņem līdzi, un tad var mēģināt, varbūt labāk izdosies. Mums Pauls arī ar sērkociņiem jānāk. Ar sērkociņiem jānāk? Nu, nevajag ne sērkociņiem neko. Benzīnu sērkociņiem. Slikts idejs.
braucam ar Kristoferu Dāvi Kravčenko uz treniņu. Klausies, tikko iedomājies, kāpēc tev vārds ir otrais Dāvis, nevis Dāvis? Tas nav... Dāvids vispār. Oi, sorry, Kristofers Davids. Dāvids. Nē, bet tu esi visos LFF-ā. Jā, es nezinu, kāpēc tā. Kāds ievadīja Nu jā, jautājums, nepareizi. kāpēc? Tu Es neesmu vainīgs pie tā. Kā pasē, tobiši tu esi Dāvids? Jā, garais, jā. Tā, nākamgad kartītēs tad būs Dāvids. Kročā, LFF-ā. Nā, es nepiefiksēju, jā. Nu, jā, Kartītes arī ir īsais, jā. Jā, okay. Lai ir zolīdi. Nē, tad, jā, LFF arī jāuzrakst, lai izlabo. Par sezonu parunāsim, kamēr braucam. Viņi ir vairāk kā jau pusē, palika, man liekas, 6 spēles. Jā. Nu, tobiši visdrīzāk mēs tā arī paliksim kaut kur pa vidu, pat ja uzvaram. Pa 2 varbūt vietām varam pacelties, pa 2 varam nokristies, bet jautājums, kā tu vispār vērtētu tik tālu šo sezonu? Nu, ja salīdzinām ar iepriekšējo, noteikti šī ar lielāku pluszīmi. Treneris arī teica otrdien. Vēl 2 uzvaras no atlikušajām spēlēm un esam uzlabojuši pagājušās sezonas Nu jā, sanāk, rezultāts. Punkti būs tikai tikpat, cik pagājušā sezonā, ja vēl jāuzvaram 2 spēles. Jā, laikam, jā, tā sanāk. Tāpēc es jau ceru, ka būs vairāk par šīm 2 uzvarām atlikušajās spēlēs un loģiski, ka sezona vairāk izdevusies nekā pagājušajā gadā. Bet ir kaut kādas lietas, kas tev liekas šogad nav izdevušās vai kaut kas nesagāja šo sezonu? Sezonas sākums varēja būt daudz veiksmīgāks. Būtu veiksmīgāk uzsākuši un šobrīd būtu top 4. Bet kas pie vainas vienkārši pretinieki stiprāk, vai mēs pārdegām, vai treniņu pamaz, vai vienkārši... Grūti pateikt. Vienkārši kaut kā. No komandas iekšienes, tu kā spēlētājs. Es jau varu kā līdz tu esi vērtēt. Es jau godīgi to sezonas sākumu jau biju tā piemirsis, tā sajūtas, kāds bija, jo tagad esam diezgan atgūšies. Un tie punkti nenāk tik grūti kā sezonas sākumā tas bija. Bet es pat nezinu, vienkārši varbūt jā, tā komandas ķīmija nebija tāda sezonas sākumā kā tagad. Un daudz spēlētāji arī šobrīd, tā teikt, pastiprinājuši sastāvu ir, kā Renē Baumans, piemēram. Klausies, tu šo sezonu, Kristofers, man liekas, 2 vai 3 reizes bija pat kapteinis. Ne? Nu, 2 esmu 8 bijis, man liekas. Laikam 3 es esmu sācis. Jā. Un 4. bija spēles laikā, ka man iedēla. Tas bija pret Ogri atklāšanas spēlē. Vienīgā spēle, ka es no maiņas sāku arī. Tad man Strocis nodeva. Jā, apsēju. Pastāsts vispār par kapteiņa to atbildību nozīmi. No tev iedod to apsēju. Tu kā cilvēks izmainies vai kā spēlētājs? Nu, man personīgi ir vienkārši tā atbildības sajūta tāda lielāka uz to doto brīdi. Ka ir kaut kāds epizodes, kur vairāk varbūt jāuzņemās tā iniciatīva un jāpalīdz saviem komandas biedriem. Bet pika arī vairāk spēlētājs uzreiz, vai tas nav stāsts par to? Baigi, nē, tāpat jau var pikāt arī, ja tu neesi kapteinis. Varbūt vienkārši tev tā loma uzreiz bija šī savādāk arī no malas varbūt redz. Bet tiesnes var papihāt vairāk. Mums katras sezonas beigās ir iekšējais komandas un stafa balsojums par komandas MVP. Viņš gan ir pēc sezonas, bet ja tev tagad būtu par kaut kādu jānobalda. Nu, to var teikt top 3 varbūt sezonas atslēgas labākie vai pēc kādiem principiem nosaka katrs to MVP, laikam individuāli. Jā, būtu jāpadomā tādu top 3 uz sitienu pateikt. Nu, es gribētu daudzus, protams, ielikt. 3 izcelt, nu es noteikti... Vai arī vienu izcelt, lai neapbežot pārējos? Vai skaties pēc? Bīstams, jā, šitās te. Nē, nu, es teikšu Helmis. Viņam visvairāk arī MVP balvas. Un viņš diezgan mūs ir glābis un
jā, es domāju, es dotu Helmim šobrīd. Jā. Tā, nu, Aivars jau te plosās. Aivar, kādi jaunumi uz šo spēli? Mums ir ziemas cepurs. Jā. Nāciet, pēciet. Sildiet. Ir ok, bet šeit spēle pret Rīga 2 komandu, kur pašlaik tabulā ir mānīgi, jā, pēdējā vietā, bet, nu, vēl laba lieta. Pie mums atgriezušies pēc vasaras prombūtnes un lielajiem festivāliem, manuprāt, arī top street ēdinātāji. Lūdzu, jā. Un viņi atrodas uz prieku un ciešanu promenādes. Čau, draugi! Čau! Nu, ko, prieks atkal redzēt jūs? Yes! Es jau paēdu, un to garšas nevarēju aizmirst. Es domāju, visu vasaru, tā kā, un tagad atkal dabūju, tā kā nāc uz mūsu mājas spēli. Un, jā, varbūt paveiksies un būs ņam, augs, garš augs. No tā kaut kā cīnamies. Viss ir salikts, viss sagatavots. Tā bija Jūrija klases audzinātāja un Liepiņa vecais tēvs. Ko tur bremzē? Mēs visi esam novākuši, gatavi spēlē. Cerams, ka spēlētājs nav neviens novācis, jo neviens jau nenāk vēl pagaidām. Jā, un neviens nenāk. Vilku tiesas pēc kādās minūtēm 5 jau. Ir 1 minūte pāri 6-7. Kurš kavē spēles sākumu? Mēs jau Rīga. Kurš dabūs sodu? Kur ir? Sajūta. Kurš tur bremzē? No pēc pirmajām 35 minūtēm jāatzīst, ka Rīga FC dublieri izskatās labāk. Visu laiku mums tādas spriedzīt pie vārtiem. Kaut kas jāmaina, un es ceru, ka pārtraukumā to arī izdarīs. Bet tagad būtu būtiski izturēt līdz tam pārtraukumam, loģiski. Bet vēl jāatzīst, ka kupolā skaitā sanākuši cilvēki. Priekš šī vēlā sestdienas vakara forša, ļoti forša. Nu, atcīt kādu? Jā, bija labi sēja. Davai, Eģu! Viņam ir gadi 6, Eģu. Labi! Atstāv balvī. Kaut kā tā mūs te iet. Nu, momentiņi mums, momentiņi Rīgai. Otrā puslaikā mums momentiņi vairāk, bet rezultāts ir 1-0. Rīga FC 2 labāk. Eģis, kā bija mazajiem pendelis mēģināt sist to atsist? Tā bumba ir pārāk maziņa. Tā bērna bumba, ja? Jā, tu nesaproti neko. Reāli nesaproti. Bet tu reāli centies tā kā arī atsist? Jā. Tu centies, ja? Tā kā vismaz kādu. Mazie, kas iesit Eģam, ja, viņš centās atsist. Jā, nu, spēle diezgan taisnīgs, varbūt ne, bet jā, 0-3 zaudējiem, un šī taču nav mūsu diena. Tā kā atvainojos visiem sanākušajiem, bet tas ir sports, un tu nekad nevari zināt, kā tā spēle beigsies. Jā, 0-3. Spēle noslēgusies 0-3. Diena, kad mums nesanāca, manuprāt, pilnīgi nekas. Nu, tā kā vispār nekas. Kaut momenti, pusmomenti bija neiesitām. Viņi iesita epizodiski labi, bet principā tā kā bišķi, kā Ilmārs teica, tā kā tādas mīksta vārītas olas spēlējām. Bet arī tāds dienas ir. Un šodien bija tā diena. Džeki, paldies par atdevi, par cīņas sparu, par nesalūšanu kaut vai pie 0-3, ka gājām pēc tiem goda vārtiem. Nu, viņi ir uz sadegšanas robežu. Viņi šodien gribēja vairāk, gāja mērķtiecīgāk. Jā, tajos pusmomentos nebija tā, ka mums nebūtu momenti šodien. Jā, mums momenti bija kā tik ne vairāk kā viņiem. Vienkārši augstasinīgāk tajos pēdējās izšķirošās epizodes. Arī tajās divcīņās, ko es Lincim arī teicu, un arī citiem. Pāris individuāls kļūdiņas rezultāts neataino šodienas spēles gaitu. Jā. Galvas augšā. Mums nekas nedeg. Mēs varam tikai baudīt, iegūt
pozitīvas emocijas. Jā, šoreiz nedabūjām pozitīvās emocijas, bet nav tā, ka mums tagad sezonā, nezinu, kāds kausu dos vai ko. Nospēlējam ar godu, ja? Baudām procesu, šo kompāniju, savstarpējo treniņus, spēles, galvas augšā galvenais. Ja? Nevajag tagad ieslīgt, zaudējam, viņi tur ķip pēdējā vietā vai ko. Nu, nē. Viņiem tā pavisam cita komanda ir. To, ko es arī pārtraukumā teicu, tur 3 džeki pielikt klāt, kas ar motocikliem pa laukumu brauc, ja? Tur priekšējā līnija uz ātrumu. Tā kā nav ko pārdzīvot. Ja? Paliekam visi veseli kopā kā vienots un maucam uz mēs no tās spēlītes. Davai, Gabičs! Futbols! Paldies! Tā nebija mūsu diena. Pareizs laiks 21:55, un mēs šo savu dienu esam beiguši un novākušies. Te paliek viss tumšs un kārtīgs uznākt. Jā, nu nebija lēms, es pieļauju, ka varbūt arī nošancēja tas faktors šaļiem galvās, ka Rīga bija pēdējā vietā līgā. Jauni džeki, bet jauni džeki, kuri grib, kuri vairāk grib, un šī laikam bija tā spēle, kurā uzvarēja tie, kuri vairāk grib. Par augu mūsu garšīgiem draugiem, augsts tumsā esmu, jā. Garšīgiem draugiem no auga, viņi spēlē pret Mārupi nebūs, jo viņi būs Berlīnē, kaut kādā milzīgā street food festivālā, bet viņi atkal būs ar mums mūsu pēdējā mājas spēlē 8. novembrī pret Ventspili. Tur vispār būs ļoti interesanti. Tā kā iesaku piesakot, mums padomā, kas nebijis Latvijas sportā vēl tieši uz spēli pret Ventspili. Tā kā jā, paldies un tā.